konkurss, kā solījām. Tātad, kurš ir tavs mīļākais lielo asaru māneklis? Mēs parādīsim savus mīļākos lielo asaru mānekļus, bet tu ieraksti komentārā savu mīļāko mānekli, ko tu ķer lielos asarus. Tātad, protams, nav noslēpums, ka mēs viņus ķeram ar to, kas tur atrodas. Tātad pusi no tās tenda ir chatterbait un spinnerbait, ar ko mēs ķeram, bet es parādīšu kaut kādus, pa ko varbūt tu neesi iedomājies. Pirmkārt, tie ir lielie vēži, kur ir, piemēram, no SL Remixa, no Baitbreeze, bet ārzemēs un arī Latvijā ļoti labi lielos asarus ķer ar nedrigu. Tātad paskaties, šitais te māneklīts, tu viņu šitā te noliec uz grunts, āķīts ir ārā un tu viņu tā staidzini. Tātad nedrigs, bet nedrigam ir vairākas opcijas. Arī vēzīši, bet ko citi nav iedomājušies. Kur ir nedriga gobijas, tāda maza ziltiņa, ar ko pilna tagad ir Daugava, piemēram, un Piejūra. Tātad uz šitiem te arī var ķert lielo asari. Un tad ejam parādīšu arī savus chatterbaitus mīļos. Var ķert arī dropshitā, bet ar ko es ķeru? Tātad, pirmkārt, kaišinbaits no Noikes, tad ir pievedums no Gunki, lielie chatterbaiti, Foxrage chatterbaiti, un tā pārējais ir pēc izvēles. Var arī izmantot spintailus, var izmantot spinnerbaitus. Uz šito te es noķēru asari 33 cm. Liekas bišķi pa lielu asarim, ne? Nekādā gadījumā. Lielāks māneklis, lielāks zieš. Tā kā ierakst komentārā savu mīļāko mānekli, ko ķert lielos asarus. Un, jā, piedalies konkursā. Tiekamies. Un neaizmirst pieteikties lielotas asarim.